Rīga uzņēmuma vadītājs. Šodien jums mazliet pastāstīšu par savu pieredzi. Vēl pirms tam, pirms mēs sākam, mums ir tāds aptaujas anketiņas, ko es sagatavoju dienas biznesu. Mums ir lūgums tad pēc pasākuma beigām, tad lūdzu aizpildīt gadot reitinēm. Ja? Sarunāts? Tā ir dzirdamība, tur aizmundīja. Dzirdam, ja? Viss kārtībā? Redzam. Kaut ko redzam, ja? Okay. Varam sākt. Ļoti labi bija tas, ka Ilmārs iesāka ar savu lekciju, un tad es mēģināšu tā kā runāt par savas pieredzes, kā mēs esam gājuši cauri un kur mēs esam. Un savā būtībā esmu inženieris, tehniskā izglītība, un sāku strādāt arī kā inženieru asistents. Un tad bija arī pats inženieris un vadošais inženieris. Un pēdējos 8-9 gadus jau esmu uzņēmuma vadībā, starptautisku uzņēmuma vadībā. Un mums ir lokācija Rīga. Mēs ražojam speciāls iekārtas, kas ir paredzētas papīra apstrādē. Un to es arī īsumā pastāstīšu, ko tas nozīmē. Un vēl piebildīšu, man ir arī mazliet pieredze ar asociācijām. Mēs esam arī dibinājuši biznesa efektivitātes asociāciju. Ir kāds dzirdējis par tādu, ja? Esmu viens no dibinātājiem, ar citu pirmā adresa reģistrācijas bija manā dzīvoklī. tagad jau ir viss kārtībā. Un ko mēs darām? Tātad šie ir produkti, ko mēs ražojam, lai būtu lielāks skaidrība. Tas ir tā līnija pa vidu. Kā jums šķiet? Tas varētu būt printers. Tas ir printers, ko ražo Japānā. Un savukārt šeit, svītrā pa kreisi, tās ir iekārtas, kas to papīru kaut ko dara pēc printēšanas. Tā ir tā daļa, ko mēs ražojam šeit Rīgā. Un mūsu iekārtas, ko dara, skavo, loca, sašķiro, atgriež un tā tālāk, ja gala beigās iznāk buklets. Varētu arī būt šādas risinājums, ka mēs saliekam printēto materiālu un iznāk ārā buklets. Arī šeit līdzīga veidā. Vēl mums produkts ir vēstuļu mašīna. Tad mēs saliekam šeit vēstules, ko vēlamies nosūtīt. Mēs varam arī buklets ielikt, ko vēlamies. Tad mēs ieliekam šeit aploksnes. Tad, kas notiek šī mašīna? Šķiro, varot uz iekārtu mēs salots, kā mēs gribam, vai C veidā, vai B veidā, vai Z veidā to aploksni. Šī mašīna savukārt paņem aploksni ar mēli to lījumus vietu samērcē ar ūdeni, ja, un tad saliekam visu iekšā un aizlocam ciet, un vēl beigās iznāk ārā. Paradoxāli ir tas, ka ASV joprojām ļoti populāri. Ļoti daudz notiek visu sūtījumus pa pastu. Kāds varbūt stāstīs, bet mēs jau esam digitālā laikmetā, viss mainās. Jā, viss mainās, arī papīra industrija mainās. Tad, kad tika ieviesti pirmie datori, arī uzņēmuma īpašnieks turējās ar visām 4 pret, lai tikai uzņēmumā netika lietot dators. Visiem. Jo baidījās, ka datori izspiedīs papīru ārā un kad kā tālāk būs, bet rezultāts bija tāds, ka būtībā papīra patēriņš palielinājās, trīskāršojās pēc datora ieviešanas. Un mēs esam tādā segmentā, kas saucās digitālā printēšana. Respektīvi, mēs ar printeru varam izprintēt 1 eksemplāru, mēs varam izprintēt 1000 vai vairākus tūkstošus. Tad salīdzinājumā ar tradicionālo offsetu mēs esam ļoti, ļoti fleksibli. Tā ir tā vieta, uz ko mēs tā kā izējam. Un tas ir tas iemesls, kāpēc pēdējos gados mūsu apjoma tikai pieauga pāriet uz to, ka pircējs vēlās tikai 1 eksemplārā, varbūt 10 restorāns, varbūt grib katru dienu printēt savu ēdienkarti jaunu. Ja, tad to ir iespējams izdarīt mūsdienās. Mūsu klienti, ja, tad lielākais Xerox, arī būtībā šī daļa tiek ražota ASV, un tad mēs šeit šo daļu ražojam Rīgā. Rico ir liels Japāņu uzņēmums, arī printers.
šeit arī mūsu daļa Malta, Šarta, Kanons un Pitne Bals ir liels uzņēmums ASV, kas ražo vēstuļu iekārtas, vēstuļu apšķirtas iekārtas. Tad tie ir tie galvenie, ar ko mēs strādājam. Un pastāstīšu, kā mums ir gājis. Mums ir gājis visādi pēdējos 10 gados. Un mēģināšu arī pastāstīt par līdu un par vadības komandu, par darbiniekiem un tā tālāk. Sākšu varbūt ar to, ka pats esmu inženieris, joprojām uzskatu sev par inženieri, vairāk varbūt nekā vadītāju, bet cenšos būt arī vadītājs. Un, kad es sāku strādāt kā vadītājs, es uzreiz sapratu, ka, lai cik sarežģīta būtu tehnoloģija, vēl sarežģītāk ir strādāt ar darbiniekiem, kas ar to tehnoloģiju strādā. Un jo sarežģītāk tehnoloģija, jo sarežģītāk ar tiem cilvēkiem strādā. Tāds ir mans personīgais secinājums. Un kā izkļūt no šīs situācijas, kā mums gājas, es šodien īsumā pastāstīšu. Ilmārs mazliet pieminēja par tām pārmaiņām, par to, kas notiek pasaulē. Gribu parādīt to, ka šo te jau visi droši ir daudz šo ziņu, sevišķi 4 cilvēki. Mūra likums. Kurš varētu pateikt, kas tas ir? Pārmaiņas ir katoli klēnas, kā tur bija pārmaiņas. Kādreiz mums ir klēnas, katoli būsāk. Jā, konkrētāk mūra likums bija tāds, ka katros 2 gados procesora kapacitāte datoriem palielinās dubultā. Līdz ar to tehnoloģijas arī iet tam visam līdzi. Un secinājums ir tāds, ka lūdzu izbaudiet šodienu, jo tik lēnām kā tagad mēs nestrādāsim vairs nekad. Ja? Tātad mēs to arī esam izbaudījuši pilnā spektrā. Gan no konkurences viedokļa, gan no klientu prasībām. Un attiecīgi es gribu teikt, ja jūs esat starptautiskā tirgu, jums ir attiecīga konkurence. Un vēl viens secinājums ir tāds, mēs domājam, ka Latvijā ir slikti un tā tālāk. Latvija īstenībā diezgan dārga valsts salīdzinot uz pasaules fonu. Nemaz tik lēti mēs arī neesam. Līdz ar to mēs neesam konkurētspējīgi ar cenu, tas ir viennozīmīgi. Vismaz mūsu sektorā. Ne? Tā kā, ko darīt? Ir situācija, ir konkurence, ir klienti, ir mainīga tehnoloģija. Ko darīt? Šī ir mūsu ražotne. Šeit faktiski notiek tīri tikai jau gala montāža. Un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka vienīgais veids, kā turpmāk eksistēt, ir fleksibilitāte. Fleksibilitāte un kvalitāte, ko mēs esam apsolījuši. Ja, tad tas ir pamat fundamentāls lietas, kā mums tālāk eksistēt. Mēs izvēlējāmies ceļu, ka mums nav pašiem ne metināmi aparāti, ne frēzes, ne virpas, ne liešanas, plasmas liešanas iekārtas. Mums nav nekas no tā. Mēs cenšamies no tā visu atbrīvoties, lai mums paliek tikai gala produkts. Tas ir tikai tas mūsu fokus. Respektīvi, mēs negribam būt speciālisti metināšanā, plasmas liešanā, krāsošanā, elektronikas izgatavošanā un tā tālāk. Nē, mūsu fokus ir mūsu produkts, gala produkts, tiek sūtīts uz pa visu pasauli. Runājot par eksportu, tad mums ir 60% ir ASV tirgus, kur mēs sūtām savus produktus, tad ir 30% Eiropa un tad vispārējā pasaule. Un situācija mainās nepārtraukti. Runājot par šiem te lieliem uzņēmumiem, teikšu arī situācija ir dažāda. Citam iet labāk, citam iet pavisam labi, citam iet ļoti slikti, atkarībā no tā, cik viņi ir bijuši tālredzīgi. Bet viņi katrs pieprasa savu, viņiem vajag savu dizainu, viņiem vajag savu programmatūru, viņiem vajag savu funkciju. Vienam ir no kreisa pa labi, otram
no labās puses pa kreisi papīrs iet, ja, tad viss spogulīgi. Un līdz ar to mums ir jāpiemērās. Vēl interesantāk ir tas, ka printeri tiek izlaisti nepārtraukti. Ja, tātad to, ko mēs darām šodien, mēs vairs nedarīsim pēc 2-3 gadiem. Un tas notiek visos no viņiem. Ja, tātad mūsu ražošana nepārtraukti notiek paudžu maiņa. Kā to izdarīt? Kā jau es teicu, fleksibilitāte. Tas ir vienīgais, kā mēs varam to visu norganizēt. Un, protams, arī zināšanas. Tad mums diezgan daudz ir jāvēlta darbs darbinieku apmācībai, arī ne tikai vadības līmenī, bet arī ražošanā arī ļoti svarīgi ir, kādi darbinieki mums strādā, ko viņi dara. Un tad, kad mēs sākām, mēs bijām 10 darbiniekiem, tad tas bija ok. Man nekad prātā nebija ienācis, ka darbinieki negrib strādāt, jo viņi ir slinki un tā tālāk. Man tā nekad nav bijis, vismaz pieredze tāda nav bijusi. Bet man vairāk bija pieredze sākumā tāda, ka darbinieks uzskata, ja to viņi runā kā cilvēki, tad tā ir vadītāja vājā puse. Ja, tas bija tāds moments, ja, kas bija tāds pārsteidzošs, ko es nezināju, kā to pārvarēt. Jo, ja sanāk tā, ja tu tā teikt nebrauc augumā, tad tu esi tāds, ko var neņemt vērā. Ja? Tas bija tāds izaicinājums sākumā, un vajadzēja pārvarēt. Un risinājumi ir bijuši dažādi. Arī tādi, kad nācās šķirties no darbiniekiem, jo mēs nevarējām vienoties, kā tālāk strādāt. Un, jāsaka arī, kad mēs sākām, tad daudz darbinieku bija no vecām padomu iepriekšējām rūpnīcām ar savu pieredzi, ar savu bagāžu. Ja? Kā strādājām mēs VFA, kā mēs strādājām radiotehnikā un tā tālāk. Bet, veiksmīgi mēs kaut kā samobilizējamies un turpinājām darbu. Uz doto brīdī, neskatoties uz to, ka mēs maksimāli cenšamies tā kā no ārpakalpojumu lietot, mēs esam tūlīt būsim 106 darbinieki. Un šeit ir tas secinājums, pie kā es nonācu 2008. gadā. Visi mēs atceramies to laiku, ja? Tad arī mūs smagi skāra krīze. Bija viena diena, kad es dabūju pateikt paldies par labu darbu 12 darbiniekiem sakarā ar samazināšanu, štatu samazināšanu. Ja? Un tad tas lika tā kā mazliet padomāt, kas būs tālāk un uz kuriem mēs tālāk ejam. Un varbūt tās, ka nepietiek tikai darīt savu darbu, bet varbūt vajag kaut ko vairāk. Un tad es satiku, bija iespēja Zviedrijā runāt ar vienu uzņēmumu vadītāju. Viņš man pateica šādu frāzi, un es joprojām pie tā pieturos, ka 80% no uzņēmuma rezultātiem ir atkarīgi no vadības. Un es esmu par to pārliecināts, ka tāds arī ir. Un balstoties uz šī te principā arī mēs cenšamies iet tālāk uzņēmuma attīstībā. Esmu arī citām komandām vadījis apmācību par līnu un tā tālāk, un tad viena sieviete teica, ka es esmu vadītāja, un es rīt iešu darbu, un šitas man būs tā kā nasta. Ja? Es esmu pie visu laimīgi. Bet, būtībā lielā mērā tāds arī ir. Mēs radām kultūru, mēs pieņemam vēl beigās arī cilvēks darbā. Un ko darīt, ja ir krīze, ja uzņēmumam ir neiet labākie laiki, ja tirgus samazinās, ja cilvēki rezervēti pērk produktu, to, ko var iztikt kādu laiku bez. Un tad ir jāatcerās proaktīvi pašam klāt pie ragiem un jāskatās, ko mēs varam darīt. Šeit 2006. gadā mēs sākām pētīt, kā būt efektīvākiem. Un tad mēs atradām šo te līnu principu un bija iespēja arī aizbraukt, paskatīties ārzemēs, kā tas tiek ieviests ārzemēs un ko viņi dara.
tad mēs secinājām, ka tas ir viennozīmīgi tas ceļš, kādā mēs gribam iet. Un būtībā to varētu parādīt ļoti vienkārši. Līdz nozīmē, ka mēs varam vienu lietu darīt divējādi. Ja? Mēs varam izplānot visu, izdomāt, kā mēs, piemēram, šajā gadā mēs varam teikt, jūras konteineris kā tiek aizpildīts. Ja? Vai mēs varam vienkārši kā gadās, tā mēs arī domājam. Ja, tad ir divi piegājieni, un ar to arī līnija atšķirās, vai mēs to līdz šim esam domājuši, vai mums ir izstrādāts process līdz galam, vai tomēr mēs varam kaut ko darīt tālāk. Par zudiem es varbūt pārāk tālu neiedzināšos, bet būtībā mēs varētu pateikt tā, ka varbūt kāds var pateikt, kas tad līnija. Ir kādam bijis saskari? Apmācībās droši. Kā definēt, vai zinām, kā praksē tas ir? Kas ir līnija? Es runāju, bet tur vai mums... Kā paaugstināt produktivitāti, sakārtot procesus? Liesaradošana, jā. Jā, bet precīzāk. Tas ir nepārtraukts process uzlabojums. Nu, Jā, vēl vispārīgāk skatāmies, kas tas ir. Ideālisms. saimniekošana. Dodums savu zināšanu. Tieši tā. Vai tas, ko mēs darām, pievieno vērtību gala patērētājiem. Tā ir galvenā doma. Mēs varam būt ļoti aizņemti. Mēs varam skraidīt, mēs varam darīt, bet vai tas pievieno vērtību gala patērētājiem, vai gala patērētājs to redz? Starp citu, slimnīcās. Kurš ir klients slimnīcā? Pacients, jā. Tad kas būtu pēc līnija principa? Tad personāls slimnīcai, kā viņiem būtu jārīkojās? Pacients justos labi. Vai tas ar to savu darbību, ko es daru, vai reāli uzlabo pacienta veselību? Apmēram tā. Tad te varētu būt, ja mēs varam runāt, kādi ir zudumi, ja? Ko mēs darām nepareizi, kas ir tas, ko mēs darām, bet klientam tas nav vajadzīgs, ja teiksim, tīrie zudumi, ja? Ka mēs staigājam pa daudz, mēs rakstām dokumentus to, kurus neviens nelasa. Piespiedu zudumi varētu būt, kad mums ir transports, mums ir kaut kādas iekārtas, kas strādā, tā teikt, neizmantotas līdz galam. Tad mums ir vērtības pievienošana. Ja? Tad tā ir tā vērtība, ko mēs pievienojam klientam. Piemēram, tad mums ir plomaskums. Ja? Mums ir divas detaļas. Ja? Paņem vai gala produkts, cik pagāja laiks, kad es pievienoju vērtību klientam. Klikšķis. Ja? Tas ir tas brīdis, ko redz klients, ko es izdarīju. Kā es viņu ņēmu, kur es viņu liku, kā es to darīju, to klients neredz. Tad līdz ar to viņš arī nav gatavs par to maksāt. Ja mēs varam izanalizēt, apskatīties, tad tā ir iespēja būt efektīvāk. Respektīvi, mums ir pieejā materiāls, naudas līdzekļu aprīkojums personāls, tad mums ir operācijas, kur skatāmies, vai mums ir zudumi, vai mums ir vērtības pievienošana, un izējā ir produkts, konkurētspēja, cena, laikā un tā tālāk. Cik tas esmu inženieris, man nepatīk, ka graustās krāsa, visdrīzāk, kad jāpieskruvē vaci. Tā. Produktivitāte. Varbūt kāds var pateikt, ar ko atšķirās produktivitāte un efektivitātes. Cik liela termina var iepriekš veicot tos pašus procesus par efektīvu? Citā vārdā sakot, efektivitāte vairāk strādā ar resursu patēriņu, kādreiz mazāk patēriņu resursu. Ja? Kāpēc, teiksim, Vācijā, piemēram, viņiem darba produktivitāte ir augstāka. Viņi tā kā vairāk strādā, tad mums vairāk šķiet. Efektīvāk strādā. Kam ir atbildi? Viņi gribēs mazāk strādāt. Varētu būt īstenībā. Kas ir tas, kāpēc viņiem ir darba produktivitāte augstāk? Paskaties Eirostopā, ko Latvija ir. Kāpēc tā ir? Mūsu pievienotais rezultāts, mūsu
pievienotā vērtība tam, ko mēs darām, ir zema. Tā ir atbilde. Es ikdienā strādāju ar Lielbritāniju, mums ir māsas uzņēmums Lielbritānijā. Arī Zviedrijā mums ir māsas uzņēmums, bet tur ražošana nenotiek. Es nevarētu, teikšu godīgi, es nevarētu teikt, ka viņi strādā čaklāk vairāk. Tā nav. Nu, tas ir mans subjektīvs skatījums. Jā, tātad mums ir situācija, mums vajag iziet, mums ir 2 varianti. Resursu patēriņu, skatāmies, vai arī mēs pievienojam kaut kādu vērtību, lai produktivitāte pieaug. Tas arī bija tas mūsu piegājiens. Mēs sākam domāt, ko mēs varam darīt, vai nu rezultāts, vai resursu patēriņš, un mēs tā kā abos virzienos sākam strādāt. Viens ir tas, ka mēs ražot un pārkārtojam, mēs pārbraucām uz jaunu ēku, uz citu ēku, tur bija savādāks plānojums pēc līgu principiem, ko mēs bijām izpētījuši. Un otrs, ko mēs darījām, ka mēs darījām darbu vairāk ar lielāku pievienoto vērtību. Mēs sākām iet uz to. Šeit tātad par līnu runājot, kā jau mēs teicām, tātad mums ir jāveic lietas tikai, kas no patērētāja perspektīvas pievieno vērtību. Tātad vai patērētājs redz, ka jūs kaut ko reāli viņam palīdzat ar savu darbu. Tas ir tas, kā būtu jāskatās uz to savu procesu, uz savu uzņēmumu, kā tie darbi organizēt. Pārējie ir zudumi. Citu, ja kādreiz vācu darbinieks nelietojiet Japāņu vārdus, piemēram, nudēt. Jo tas ļoti, ļoti izsit darbinieks no saprašanas. Mēs to sakam, ja ir pārāk daudz zudumu cilvēkiem, kas viņi ir tādi. Jā, un tad, respektīvi, mēs ejam pa solīt, mēs negribam visu uzreiz, mēs ejam lēnām, un vienmēr var labāk un ar mazāk resursiem un ceļā uz to. Protams, ideāls nav nekas, bet mēs esam ceļā. Kā jums šeit no kurienes tas nāk? No Japānas. No Japānas. Tātad tās ir visas šīs idejas nāk no Japānas rūpnīcām. Konkrēti tas ir radies un definēts Toyota. Un būtībā iemesls bija Otrais pasaules karš, kad viņiem bija ļoti liels problēmas, finansiāls problēmas, un tad viņiem bija jādomā, kā to rūpnīcu tālāk uzturēt. Un te ir arī jautājums, kā mēs varam meklēt, kur mums ir tie zudumi. Pārprodukcija. Jā, mēs saražojam, un mums neviens nenopērk. Gaidīšanas laiks. Mēs gaidām materiālu, ka mums pieejams. Uz tehniskais attīstības izstrādā, personāls un tā tālāk. Transportēšana. Jā, tātad mums ir ieplānots, ka viena rūpnīca ir Rīgā, otra Daugavpilī un transports braukā šeit vadā. Procesa zudumi, pārstrāde, kvalitātes, liekas inspekcijas. Liela noliktava. Mēs esam piepirkuši ļoti daudz materiālu, ko mēs nelietojam. Reāli darba vietā kustības, ieraudzīt, aizsniegt, paņemt. Un defekti produktos, ja, tātad mēs arī tērējam savu resursu, lai tos labotu, lai uzklausītu klientus par to, kas nav, un tad tur arī vesela komanda. Mēs būtu, kas strādā ar to. Tad tie ir tādi klasiskie 7 veidi, kā meklēt, kur mēs zaudējam savus resursus. Kā jums šķiet? Kurš no tiem ir tāds visvairāk svarīgs ar šiem 7? Kurš? Procesa zudums, 4. vēl kāda versija. Gaidīšanas laiks, kustības. Nu, ražošanā es teikšu tā ir pārprodukcija. Tad, kad mēs ražojam to, ko nevajag, un cerībā, ka kādreiz to kāds notiks. Šeit bija
tāds ļoti labs piemērs, man bija iespēja konsultēt vienu uzņēmumu Latvijā, kurš ražo iepakojumu. Un tad viņi maksā darbiniekam prēmiju par to, ka viņš izdara daudz vairāk nekā bija ieplānots. Respektīvi, viņi visai rūpnīcai maksā prēmijas, un beigās bija tā, ka viņam tur tāds liels angārs, un tas viss ieliekās angārā un stāv. Un tad es viņam prasu, kāds tad, kāda tā loģika ir? Saku, bet kā, man taču jāizmanto cilvēku, lai viņi strādā, taču te strēdēs citādāk. Ok, es teicu, tas nav īsti mans piegājiens, jo tas nav mums mērķis. Mēs saražojam, ieliekam noliktavā stāv. Un arī jāsaka, pieņemot darbiniekus darbā, arī redzu, ka ir tā domāšana. Sevišķi sākumā mums bija darbinieki no VEF vai no radiotehnikas. Tas bija klasiski. Ja? Jo es vairāk šodien izdarīju labāk. Tas nekas, ka to nevienam nevajag, bet es izdarīju baigi daudz. Bet ja nevajag tā vadīt atbildību. Tieši tā. Tieši tā. Tieši tā. Vai tos cilvēks, kas realizē produkciju, neuzdomā? Jā. Vai arī ražo to, ko vajag, nevis to, ko nevajag. Tieši tā. Atgriežamies pie sākuma. 80% ir atkarīgi no vadības. Jā, mums bija beigās tā, ka mēs no koka uztaisām plauktus. Ka darbinieks var ielikt tikai 4 detaļas iekšā, ne vairāk. Mums nevajag 20, netājas Andri, netājas 20, mums vajag 4 šodien. Tad, kad uztais 4, aizver kaut ko citu dari. Līņi piedāvā arī tikai daži, ko es ātrumā uzrakstīju. 5, es to, ka jau 5, pēc 6 signālu vizualizācijas. Tur ir jāsāk sarakst. Un sarakstu grāmatas un vēl kaut kas, ko var tagad dabūt par līņu. Mēs redzam šeit piemērs 2 kastības. Ir kāds dzirdējis par kandu? Jā? Ir varbūt kāds pielieto arī? Jā? Ko jūs darat? Tikko pirmā kastība beidzās, tad ir pasūtīts tāds apjoms, kā viņai. Ko jūs iegūstat? Otro kastību. Ko jūs iegūstat? Nestāv, piemēram, apjoms tik liels uz vietas ar materiāliem. Jā. Respektīvi, mums ir 2 kastītes, katrā ir noteikts daudzums, tad, kad vienā beidzās, mēs sākam lietot otru, un tad, kad mēs pasūtam, un tikmēr atnāk jau tas pasūtījums, un mēs vienmēr uzturam savu noliktavu. Tādā veidā mēs kontrolējam daudzumu, un vienmēr pasūtam tad, kad ir jau sasniegts kaut kāds kritiskais moments, un tas ir ļoti vienkārši. Mēs to izmantojam skrūvēm visām uzgriežiem. Kā nepaklut? Tās metodas ir daudz, katrs ķerās viņam klāt, katrs domā, ka viņam liekas, viņš zina, kā to darīt. Un tad ir tā, ko es esmu redzējis, vadību uzspiež, no rītdienas sāk līņu. Visi no rītdienas mēs esam līņu uzņēmums, mēs tagad strādāsim savādāk. Tas ir viens veids. Parasti risks ir ar to, ka darbinieku iniciatīva nav nekāda, uzdevuma vadība grib, bet rezultāts pēc pusgada ir tāds, ka ne ar ko tas nav tā kā rezultātu beidzies. Otrs ir atkal pretēji, darbinieks nāk ar savu iniciatīvu, reku man ir tāda ideja, es tur izlasīju grāmatu, vai es ciemos pie kā citu uzņēmumu, un vadību to vienkārši nokauj. Ja, tās ir tādas 2 lietas, ko vajadzētu ņemt vērā, kad mēs sākam vispār ar līņu. Tad, kāpēc es par šo te saku? Tad personāla neiesaistīšana, tas jau būtu tā kā 8. zudumu veids. Klasiski ir 7, bet aizvien vairāk un vairāk cilvēku uzskata, ka tas arī tā kā ir 8. Bet kādā gadījumā iepriekšējie 7, ar tiem ir ļoti grūti cīnīties, ja mēs neskatāmies šo te 8. Personāla neiesaistīšana. Paskatāmies tādu piemēru. Mums ir ražošanā darbinieki, mums ir programmētāji, inženieri. Ieguvums iesaistot darbinieku. Kā jums šķiet?
darbinieks pie konvoja strādā. Tagad mēs viņam sakām, vai sarā mums vajag vairāk, ātrāk. Ja? Nu, cik reāli mēs varētu dabūt ārā no darbinieku? Nu, pagaidām lentu ātrāk. Nu, 20% dabūt. Nu, ok, 30. Būsim optimisti. Ja? Varbūt. Kā ir ar programmu? Ja viņš strādā programmētājs. Ja viņš ir iesaistīts un nav iesaistīts, kā jums šķiet? Mana pieredze ir tāda. Tā ir bezgalīga, tā ir starpība bezgalīga. Tā ir tā starpība mūsdienās. Starp konvejeru domāšanu un starp mūsdienu profesiju. Šeit ir tāds piemērs sākumā, kad sāk strādāt ar viņu. Dažādas metodas. IC. Pirmais ir rīcība, kad ir jādara tā un tā, lai būtu rezultāts. Jā, un tad te ir šīs asis būs sapratne. Jā, tad pirmais darbinieks saka, jā, IC, es saprotu, jā, darīsim tā, kā tu saki. Tas ir tas, ko mums vajag. Nākamais līmenis jau, es saprotu, jā. Tas varētu būt, ka tas kaut ko dod. Tas ir vajadzīgs, tas, ko es daru, nevis tāpēc, ka man to liekas darīt. Un pēdējais ir, es piekrītu. Ja mēs tā nedarīsim, tad visdrīzāk nekas labs nebūs beigās. Un es gribētu teikt, nu, arī izbaudot šo te starptautisko tirgu, ja darbinieks dara to, ko viņš negrib, tas nav uz ilgu laiku. Ja? Tas, ko tu dari, tev jāpatīk. Ja? To es ieteiktu ņemt vērā. Ja jūs darat to, kas jums nepatīk, es ieteiktu jums kaut ko darīt pēc labāk. Vēl ir tāds stāvoklis, varu darīt un nedarīt. Nu, pa vidu. Nepatīk un patīk. Tas ir interesanti. Tāda es nezinu. Vai patīk, vai nepatīk. Varētu būt runa šeit par motivāciju. Jā, es saprotu, Tas bija interesants jautājums par to motivāciju. Es arī vienreiz kolēģiem prasīju, tomēr mēs tur ejam uz vadības apmācībām, arī jūs šodien esat. Kāpēc nav darbinieku apmācības? Es nezinu, ir kāds dzirdējis, ka tāda ir. Kur māca darbiniekam, ka viņam jābūt lojālam, ka viņam jāsaprot, kāpēc viņš to darbu dara? Mēs mācām. Mēs mācām. Jā, kāpēc nav tāda kursa? Ir, jā? Es nezinu. Jāpaprasa būs pēc tam. Jo reāli sanāk tā, kā mēs jau arī sakām, ka vadītājiem lielākoties jādarbojās ir mācīšana. Darba jēga. Arī jautājums, jā. Tātad kāda ir jēga tam darbam, ko mēs darām? Vai tas ir reāli pievieno vērtību? Vai gala klients redzēs no tā kaut kādu labumu? Vai tas ir kaut kas tāds, ko es daru vienkārši tāpēc, ka man liek? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Sevišķi, ja mēs runājam vadības līmeni. Mums ir arī darbinieki, kam varbūt tās nav. Viņi saprot par to, ka viņam vajag iesaistīties un tā tālāk nenoliekšu. Ir arī tāda ražošanā, es pieļauju. Un mēs varbūt neesam līdz tam vēl tikuši, bet kādā gadījumā viņi strādā arī tāds ļoti mazkvalificēts darbs būtībā. Ja? Tad paņem tur 5 detaļas, saskrūvē kopā, atdod. Un tas ir tās darbs no rīta līdz vakaram. Un ir ok, jo ir cilvēki, kas ļoti patīk. Viņam neko vairāk arī nevajag. Viņam neinteresē būt kaut kādam programmētājiem vai inženieriem. Nē, viņam patīk tāpatās. Tā viņš arī strādā. Mums darbs ir viņam, ko iedot, jā, tā kā ir arī tā. Bet, ja runājam par darba jēgu, tad es uzskatu, ka vadības komandai noteikti jāsaprot, kāda ir departamenta jēga, kāpēc ir, kāda ir misija
un kāds ir tas mērķis, ko izdarīt. Tas ir tas pirmais. Mēs pēdējā laikā arī ļoti daudz to esam strādājuši. Un, teikšu godīgi, joprojām ir ko darīt. Šeit ir par to sapratni runājot piemērs. Ja? Tad šeit mēs, tas bija kaut kāds 2006. gads, šeit mēs drastiski spiedām vienkārši no rītdienas jābūt darba vietai sakārtot. Ir metodas, kā to darīt. Ir, varbūt ir dzirdēts 5S, ja? Parasti ar to visu sāk. Kur ir pateikts, kādā jāizskatās darba vietai. Un tur bija ļoti interesants lietas, ko mēs atradām. Darbinieks strādā pie darba galda, un viņam stāv detaļa uz galda, un tad prasām, kāpēc tad tā detaļa stāv uz galda? Kāds viņu tur nolika? Okay? Un cik ilgi tu tur stāv? Kaut kā 3 mēneši. Ja? Tas bija tāds interesants gadījums. Respektīvi, sākumā ir tā, ka darbiniekam ir jārāda, kā to darīt. Un svarīgi būtu arī sākt ar 1-2 darbiniekiem, un, kad viņi rāda piemēru pārējiem. Arī tāds mans ieteikums, nevis tā, ka visi uzreiz tagad mēs visi sāksim revolūciju. Mēs sākam ar 1-2 darba vietām, un tad lēnāk garā, tad, kad jau tas ir iestrādājies, jau tas iet tālāk pārējā. Jā, 3 jautājumi kandidātiem uz vakancēm, kad mums nāk darbinieki uz intervijā, mēs cenšos tomēr redzēt katru darbinieku, kuru mēs pieņemam darbā. Gala lēmumu pieņem viņa tiešais vadītājs, kurš tad būs gala beigās tas darbinieks, ar kuru viņš grib strādāt. Es tomēr gribu redzēt, kāds darbinieks mēs pieņemam, un tas ir ļoti svarīgi. Un tad es prasu parasti 3 jautājumus, un tad mēģinu saprast, kurš uzņēmumā ir atbildīgs par darba kvalitāti. Esat tu? Kvalitātes vadītāji. Jā, ir tāda lieta. Es saprotu, jūs jau lielākoties esat vadītāji, es saprotu, ka jūs jau zināt atbildību. Ja? Tātad kvalitātes vadītājs, komandas vadītājs, uzņēmuma ražošanas vadītājs un tā tālāk, jā, ir visādas versijas. Bet jāsaka tā, ka pēdējos gados cilvēki aizvien pareizāk atbild. Lielākoties visam ir skaidrs, es atbildu par savu darbu. Kaut kā 10 gadu atpakaļ tas bija drusku savādāk. Kur rodas līdzekļu algām? Es kādreiz jautājuši no saviem darbiniekiem, teiksim. Atkarībā no tā, protams, kādā līmenī viņš ir, ja, bet ražošanā, kad es prasu šo jautājumu darbiniekiem, kas mums tā kā nāk, tad ir dažādas atbildes. Neesat mēģinājuši prasīt, ne? Jā, tas ir interesanti. Pamēģiniet, iesaku. Lai būtu nodrošināti. Tā, par šito ir tā, ka izmaksā banku naudas. Grāmatā. Uzņēmuma vadība. Es saku, no kurienes uzņēmuma vadība vien nav, jo es negribu jūs lietās maisīt. Kāds ir uzņēmuma mērķis? Kur privāti uzņēmuma kāds mērķis ir? Pelnīt naudu. Pelnīt naudu. Palīdzot klientam pelnīt naudu, ja? Atbildes. Lai nodrošinātu darba vietas. Ja? Lai ražotu. Lai sabiedrībai būtu labums un tā tālāk. Ja? Jā, ir interesanti. Bet mēs viņam sakam, ka tiešām domā, ka uzņēmumi akcionāri viņi investējuši savu naudu, lai nodrošinātu darba vietas. Nu, tas ir tas mērķis, kāpēc to darīja. Nu, jā. Jā, tā kā tas ir tāds sākums, un tad mēs pārunājam arī ar jauniem darbiniekiem, kad mums ir 3 mēneši. Tad mēs arī katru mēnesi tiekamies un vēlamies šos jautājumus. Atgādinājums. Nu, jā. Jo es uzskatu, ka tas ir fundamentāli, un es nevaru pieļaut, ja
Nē, bet viņi jau zina, tā tas mans mērķis. Nu, tā kā ir jau ok. Izsniedz lapiņu, var Tas jau kas jāpanāk? Darbiniekam ir jāzina, ka viņš ietekmē procesu. Tas, ko viņš dara, viņš var mainīt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā tiešais vadītājs strādā ar savu padoto. Tas padotājs tiešām zina, ja viņš tur kaut ko dara katru dienu, ļoti grūti viņam tas iet, jo kaut kas nav izdarīts. Tad tas ir tiešais vadītājs, kam būtu par to jārūpējas. Novērtējums, izaicinājums, izaugsme. Ja. Arī, kā jau es teicu, nav nekas sarežģītāks, kā strādāt ar personālu. Kāpēc? Kā jums šķiet visiem vienādi ar šitiem? Protams, ka nē. Vienam vajag izaugsmi, vienam vajag rutīnu, vienam vajag izaicinājumu, citam vajag labus darbus apstākļus, neko citu. Iesaist. Ja, tad arī tavā daļā bija par to, kad ir iesaist. Ja mēs šodien darām to, rītdien darām pilnīgi citu. Kā mēs varam pārslēgties? Kā mēs 100 cilvēku varam pārslēgties? Tātad darbiniekam ir jābūt iesaistītām, citiem vārdiem mēs varam to teikt. Viņam ir arī jāpiedalās, viņam ir jānosaka tas veids, ko viņš dara ikdienā. Neviens tik labi, pat inženieris nezinās tik daudz, cik tās darbinieks, kas katru dienu to dara. Viņam ir vislielākā vērtība un zināšanas. Grūtības. Ar ko sastopamies? Darbinieku negatīvā bagāža nepriekšējās pieredzes. Droši vien ir bijis kāda, ne? Pieņem jaunu darbinieku un var pastāstīt par savu pieredzi. Es nezinu tā vispārīgi, kad varbūt nemaksā tik daudz, kā ir gaidīts. Un šeit jau būs tāpatās. Līdz ekspektācijas, ko darba devējs nevar piepildīt. Jā, ir. Kur mēs esam novērojuši tā, ka darbinieks atnāk un ir negatīvs pret visu. Pret dzīvi, valsti, pret uzņēmumu, pret darbu kolēģiem. Viss ir slikti. Tas ir tāds. Un tad viņam arī pieredze ir kaut kāda no iepriekšējiem uzņēmumiem, kur viņš strādās, ja, kur viņam tur visu laiku lika kaut ko darīt un pēkšņi viņam pašam jāsāk domāt. Tātad ir tāda lieta, ka jāskatās, ko tie darbinieki darījuši, kāda viņu pieredze, un tad mēs varam spriest, kāpēc viņš tā uzvedās. Jo katrs jau nāk tomēr uz darbu, lai strādātu. Viņi jau nenāk, lai laustu tur durvis vai izticis stiklu. Un viņi jau tomēr nāk, lai izdarīt darbu. Ja jautājums ir, kā viņš to visu redz un kāda tā viņa jēga par to, kāpēc. Protams, katram ir savas personīgās īpatnības. Ja? Vienam tur liekas tur pa gaišu, vienam pa tumšu, vienam pa siltu, vienam pa augstu, citām tur skaļa mūzika. Un tāds smagākais, es varu teikt, pat tiem iepriekšējiem diviem ir nevēlēšanās uzņemties atbildību. Ko tad es? Ko jau jūs visi, ko jau tā vadība? Es jau neko. Tā ir tāda, tas ir tāds smagākais gadījums, kad darbinieks vaino visas un pats, diemžēl, neizrāda nekādu aktivitāti no savas puses, lai uzlabotu kaut ko. Ko mēs cenšamies darīt? Noteikti uzņēmuma vērtības. Tad, kas tad ir vērtība? Ko mēs pat mārketinga Rīgā darām? Vispirms klients. Ja? Nav klients, nav darbs. Ļoti vienkārši. Viss, ko mēs darām, tas ir domāts, lai mēs nosūtītu klientam to, ko viņš ir, tā teikt, ko mēs esam absolvējuši. Respektēt individualitāti. Katrs mēs esam savādāki. Katram ir savas domāšanas veids un tā tālāk. Tad mums būtu jārespektē, ka mēs neesam vienādi un necenšamies vienādi, tā teikt, arī maratonu visi noskriet vienā laikā. Katrs noskriet ar savu ātrumu.
Šķiet skrējāt, ne? Jā. Nav neviens šeit? Es arī. Jā, tad respektēt individualitāti, katram ir sava pieredze, katram ir savs skatījums. Jautājums ir tāds, ka vai mēs viņu varam iesaistīt tādā līmenī, ka viņš mūs reāli arī spēj strādāt pie mums. Un nepārtraukt uzlabot. Tikko mēs esam kaut ko izdarījuši, kaut kas labs, neapstāties pie tā. Varbūt tas tā nav revolūcija, ja? Mēs kaut ko vienalga, kaut kādu sīkumu izdarījām. Kaut vai vienu dienā, ja mēs izdarām kaut ko vienu dienā, gadu laikā tas diezgan daudz īstenībā. Tās ir tās trīs vērtības, ko mēs tā kā uzskatām, mums ir svarīgas. Augsta biznesa kultūra. Ir kādam tāds saprāt, ko tas varētu nozīmēt? Kas būtu pazīme, ka uzņēmumam ir augsta biznesa kultūra? Kādas ir idejas? Droši. Pilnā varbūt tu. To varētu pateikt šādi. Tātad darbinieks, kurš strādā, viņam ir jābūt kaut kādam ieguldījumam, ko viņš dara. Viņam jābūt tur vēl vienreiz iesaistītam. Un kas ir tas, kas būs pēc tā, ko viņš ir darījis? Tātad lojāli klienti, tie klienti, kas atgriežas un vēlas ar mums turpināt strādāt. Viņiem patīk tas, ko mēs darām, un viņus apmierina mūsu produkts. Iesaistīti darbinieki, ilgstoši sasniegt mērķi. Ja, tad mums ir jābūt arī mērķiem. Ko mēs gribam, kas būs tas, kāds tas uzņēmums izskatīsies ilgtermiņā. Un tas ir ļoti svarīgi. Sevišķi par mērķiem runājot, nodefinēt, kaut vai katram departamentu vadītājam to, kas viņam būtu jāizdara pusgadā vai gadu laikā, ja vadītājs to var izdarīt, un kas nodefinēt, kas būs pēc pusgada savādāk, tad tas arī ir diezgan labs darbs kā vadītājiem. Kas būs savādāk pēc pusgada, kas būs savādāk pēc gada? Un jābūt kritērijiem, kā mēs to redzam. Šeit ir tāda diezgan sena bilde no ražošanas darbinieki. Tātad kopīgi mērķi, kopīgas metodas, kopīgi sapratni. Personīgas ieguldījums. Katram jābūt savam. Ja nevis tā, mēs tur kaut ko darām, mēs tur kaut ko. Ko es šodien izdarīju? Līga priekšnoteikums, iesaistas vide. Kā es teicu, šodien es pa līgu tik daudz nerunāšu. Es vairāk par to, ka mums jāiesaista darbinieki. Jo līga vienkārši nestrādās patīk. Cilvēkam jābūt iesaistītiem. Darbinieku izpratni par uzņēmumu darbības principiem. Es tad runāju, no kurienes rodas alga, kas ir tas, ko es izdarīju. Ir uzņēmuma vērtības, noteikti mērķi, noteikti darbinieku ieteikumu izvērtējumu, realizāciju. Aktīva atgrieziskā saite, ja tas ir tāds diezgan liels jautājums, kā to darīt. Regulārs darbinieku apmācības. Tad darbinieki regulāri ir jāapmācās. Varbūt redzējāt to karikatūru, kad vadītāji kā tagad būs, mēs apmācīsim darbiniekus un viņi tagad aizies citur strādāt. Esat redzējuši to karikatūru, ja? Kas tagad būs, mēs viņus neapmācīsim, viņi tur paliks strādāt. Tad būtībā es arī uzskatu viennozīmīgi vadītājiem nav jāuztraucās darbinieku apmācību, ka viņi varētu būt pārāk kvalificēti un pārēt citur strādāt. Jāpāņa māja. Ražošanas darbiniekam, kurš tagad atnāk montāžas cehā, kā viņam tagad šito visu paskaidrot? Ja? Nu? Atradu vienā līga grāmatā arī no Japāņa valodas tulkota. Tad kas ir svarīgi uzņēmumam? Darba drošība, pamats mājai. Ja, tad
Profesionāla darba drošība vispār nerunājam neko citu. Disciplīna. Jā, un šeit disciplīna nav līnāka. Disciplīna tādā, ka tā kā zaudāt, jā, bet mums ir principi, pie kuriem mēs pieturamies. Ja, tā ir disciplīna līnija. Kvalitāte. Tas, kādam produktam jābūt, viņam tādam arī jābūt. Izpilde. Cik mēs apsolījām, tik mums arī jāsaražo. Un šeit vēl ir svarīgi savstarpēja komunikācija un attieksme, kas savieno kopā šīs te divas sienas. Mēs tam mēdzam aizmirst šādi, bet ir ļoti svarīgi saprast, kā komunicē. Šeit varētu tad piemēru parādīt. Šeit mums ir ražošanas līmeņi, un tas strādā bezdzīvē. Un tas, teiksim, ir modelējums. Vai nav materiāla plūsma, ne? Kāds ir? Kas ir šim te mīnus? Kāds ir trūkums? Pateikšu priekšā. Numur 1 un numur 5. Savstarpēji gan nesarinājās. Ko darīt? Kādu ierosināt? Mainīt. Mainīt cilvēks vietā, vēl kāds variants? Otrā pusē pārvēt. Pārvīt šeit cilvēks arī, lai viņš sarunājas. Lai viņam būtu mazkāds viens, ar ko parunāt. Okay. Mēs ražošanā to izdarījām ļoti vienkārši. Un darbinieki strādā šādi, ja? Tātad veidā komunikācija par kvalitāti, par problēmām, par jebko tiek izrunāta ar kolēģiem uzreiz, nevis pēc tam kafijas pauzē. Jā, tad mums ir šis te klients, kurš ir laimīgs. Tas ir tas veids, kā varētu darbiniekam vienkārši paskaidrot. Vai produkts vairs nav galvenais? Kāpēc tāds jautājums? Es jau teicu, viss mainās, tehnoloģijas iet uz priekšu, klienti vēlas daudz citu kaut ko un tā tālāk. Printeri, teiksim, katrs 3 gadus ir jaunā paudze. Ja, tad mums nepārtraukti ir jāmainās. Ja, tātad darbinieki, zināšanas, procedūra, iesaiste, viņu sapratni par darba jēgu. Tas ir diezgan izaicinoši, bet jāsaka tā, ka mums ir diezgan labi sanācis, paveicies varbūt. Un, mēs tiešām esam viens no vadošajiem uzņēmumiem pasaulē. Un ne jau vēl šeit mūsu klienti ar mums strādā, jo viņi tiešām redz, ka mēs ejam uz priekšu un mūsu uzņēmums nav atpalicis nekādā veidā no uzņēmuma vai Vācijā, vai Zviedrijā, vai, teiksim, Taivānā. Mēs esam pasaules līmenī. Darbības virzieni, ja, tad es runāju par to, kā tā pievienotā vērtība. Ja, tad mēs varam tikai montēt. Nu, tad teikšu godīgi, tā nav baigā pievienotā vērtība. Efektivitāte, konkurētspējīga ražošana, ja, zināšanas, fleksibilitāte. Šodien ražojam vienu, rītā citu, parīt vēl kaut ko. Kvalitāte, ja, tas ir ļoti svarīgi. Tas, ko mēs apsolām, tādam arī produktam ir jābūt. R&D ir inženieru departaments, tātad inženieri un ražošana, tā kā ieviest jauno produktu ražošanā, mēs to veicam materiālu iepirkumu. Jā, tas mums bija arī
mums viens liels princips projekts, ka mēs cenšamies iepirkt materiālu no Latvijas piegādātājiem, cik var, ja nevar Latvijā, tad Baltijā. Uz doto brīdi mēs kaut kādi 60% no materiāla iepērkam Baltijā, no komponentiem. Arī, tā teikt, šitās motoru elektronikas daļu arī mēs iepērkam tagad Latvijā, kādreiz mēs to pirkām Korejā. Iemesls ir ļoti vienkārši, kad sākām domāt par elektroniku. Secinājām, ka mums ir katrai iekārtai jauns, tā teikt, elektronikas risinājums, jauns procesors, jauna programma un tā tālāk. Tad, kad sākām domāt, ka varētu uztaisīt vienu universālo, tad sapratām, ka to var izdarīt. Tad mēs uztaisījām tādu universālo, tā teikt, mācas platu, varētu tā nosaukt, kas darīja visām iekārtām, un līdz ar to mums apjomums palielinājās 15 kārtīgi. Tieši viena tipa platē. Un līdz ar to arī mēs varam runāt par komponentu cenām, mēs varam runāt par to, ka Latvijā ražo tuvāk, vieglāk komunicēt un tā tālāk, iegādes laika ātrāk. Eksports, jā, tad mums ir loģistikas centrs, jā, kur mēs pa taisno arī sūtam no Rīgas uz visām pasaules malām. Rezerves daļas, visi loģistikas noliktā pārdošana, Austrum Eiropas tirgos arī uzsākām Rīgas tagad, kaut kā 5 gadu jau tirgoju. Finanšu pakalpojumi, jā, tad arī mēs tā kā back office esam grupas, tā teikt, uzņēmumi. Citu veidu produktu ražošanu, to es pastāstīšu. Nu, un šeit ir tāds variants. Piemēram, es redzu, ka ir iespēja Latvijā veikt finanšu grāmatvedību, tad es eju pie uzņēmuma vadības Zviedrijā un saku, reku ir iespēja. Varam dot cilvēkiem darbu, reku ir tāds izmaksas, tāds ir augsts līmenis Latvijā. Un tad, ok, varam to darīt. Jā, un tad es pagriežos, varbūt mājās un saku, veči, ko mēs tagad darīsim? Kā mēs to realizēsim? Ja? Nu tā. Tā mēs esam pa solītiem gājuši uz priekšu, jā, lai mēs nebūtu tīrām montāžu, ražošanu un tā tālāk, bet arī visi šie pārējie lieti. Pēdējais, ko mēs esam sākuši, ir arī citu veidu produktu ražošanu. Un šeit ir arī klients no Zviedrijas. Autors ir profesors, kurš ir izgudrojis, kā varētu attīrīt gaisu ar jaunu metodi. Tā metode ir tāda, kā līdzīgi kā piena separators, lieliem ātrumiem griežās piens un dators, ja, mēs atdalām sastāvdaļas. Tā arī atdalām gaisam līdz pat molekulāram līmenim. Ja, tad šeit griežās iekšā detaļas ļoti lielos ātrumos. 120 reizes sekundē, daži detaļas atgriežās. Ja, tad ātrumi ir lieli. Un, kas mums jānodrošina? Mums jānodrošina, lai tā iekārta neaizlido pa gaisu. Tad tas bija izaicinājums mūsu inženieriem, kā to realizēt, kā to darīt, lai tā iekārta vēl arī strādā un lai mēs varētu sūtīt atkal eksportā. Un uz doto brīdi varam teikt arī, zinot mūsu tehnoloģiju, mūsu piegādātājus, mūsu programmēšanas mākslu, mūsu inženierus. Tad mēs arī šo produktu izstrādājām viņiem. Un uz doto brīdi mēs ražojam aptuveni 600 iekārtas gadā. Arī tirgus lielākoties ASV. Komponenti mēram 70% tiek iepirkti Baltijā no mūsu piegādātājiem. Ko mēs piedāvājam? Viņi atbrauc mūsu rūpnīcas un saka, nu reka mums ir resursi, mēs to varētu darīt. Paskatījās, jā, pēc idejas varētu. Mums ir arī ne tikai produktu izstrāde, mums ir arī produktu ieviešana ražošanā, sagādes ķēde, mums arī
piegādātāji, kas to var izdarīt, un kvalitātes sistēma, kā mēs pārbaudām iekārtas, kā mēs esam pārliecināti būti, ka tās iekārtas ir kvalitatīvas. Un to mēs būtībā pārcēlām uz šo te produktu, kas ir pilnībā no citas industrijas, pilnībā cits kaut kas. Kur viņi izmanto? Pirmos, mēs tā kā baidījāmies sūtīt kaut ko tālu prom. Tad šeit mums ir piegādātājs, kam ir virpas Valmierā. Viņš ražo visādas asis. Tad šeit mēs uzstādām to iekārtu, un te mēs redzam tā kā putekļu sūcējiem ir šlauka. Tā iekārta tā kā putekļu sūcējs iesūc to gaisu iekšā, izgriež. Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Kādam ir divas darīšana? Tad, kad mēs virpojam, freizējam, uzstādājam metālu, mēs dzesējam ar eļu, un tā eļa nāk kā tvaiks. Respektīvi, darbiniekam 8 stundas dienā ir jāelpo tā eļa. Šis risinājums ir tāds, ka mēs viņu iesūcam, izgriežam, un tad mēs redzam arī atpakaļ, ka mēs viņu varam otrreizē lietot. Šeit mēs redzam mūsu citu piegādātāju, tā ir Olaņa. Viņam arī ļoti modernas ierīces. Un būtībā mēs redzam veco sistēmu, kur mēs paņemam iesūcam caurulēs un izpūšam ārā visu jumtu kaut kur gaisā. Tas nav arī baigi efektīvs veids. Daudz labāk, ka tā iekārta stāv reiz blakus un tu pat blakus iesūc un mēs to arī varam izmantot vēlēties atpakaļ. Tā kā tas ir tas produkts, ko mēs ražojam tagad, tā kā mūsu mati produkti, mums ir šie produkti. Un vēl nevar teikt, bet mēs strādājam jau par vēl vienu projektu, kas vēlāk tiks publiski parādīts. Gribēju teikt, ka mēs nonācām tādu ceļu 2008. gadā. Uzņēmuma vadības Zviedrijā domāju, varbūt pārcelt visu uz Taivānu. Cik zināt Taivānā, cik ir platība aptuveni Taivānā? Apmēram tā kā Kurzeme, ja? 75% kalnu. Kā jūs domājat, cik tur iedzīvotāji? 23 miljoni. Tur dzīvo. Viņam tur ir viss pilns spektrs ar rūpnīcām. Visu var sadarāt. Un tad mēs sākām cīnīties un mēģināt optimizēt un darīt, un tā tas bija tāds papildus stimuls kaut ko darīt. Tas mums arī izdevās, bet tagad mēs esam nonākuši pie tādas situācijas, ka mēs paši gribētu kaut ko pārcelt uz Taivānu projām, jo tas darbs ir pārāk mazkvalificēts priekš mums. Tagad mēs strādājam šogad vienkāršākās iekārtas, kur mēs ražojam, mēs vienkārši dodam prom uz turieni, lai viņi sataisa un atsūta mums jau gatavs, tā ir vienkāršāk. Tā kā tāds mums tas ceļš ir gājis pēdējos 10 gados, tad tas gājis visādi, bet mēs esam tiešām diezgan labi izgājuši no tas situācijas un tagad stabili. Pēdējie 3 gadi ir uzņēmuma absolūtais rekords, apgrozījumā, peļņā un tā tālāk. Tādā ziņā pagaidām vēl turam. Paldies jums par uzmanību, tas ir tas, ko gribētu pastāstīt. Jāsāk. Cik mums laiks? Jā, labi, droši. Mārķis gribēja pajautāt par to darbinieku, jūsu iekšējo to komunikāciju. Jums kaut kāds tās pārunas veicat arī ar kaut kādu kādos līmeņos vai kaut kā tam līdzīgi, lai izzinātu viņas tās vajadzības? Tad ir 3 pārunas ir jaunu darbinieku, kad tiek pirmkārt jau mācību plāns, tiek izstrādāts, ka jauns darbinieks sāk strādāt arī 3 reizes pārunā, kā tas mēnesis katrs ir pagājis. Un tad ir reizi gadā mums pārunas tāds vispārīgās, kur izējām cauri, kā darbinieks jūtās, vai viņš jūtas savā vietā, vai viņš ir kaut ko mainīt un tā. Citādāk tas jau ir tīri no tiešā vadītāja. Tā komunikācija jāuztur katru dienu. Tad mums ir rudenī mums ir arī aptauja, kur darbinieki aizpild 10 jautājumus internetā.
arī līdzīgi, lai viņi ir savā vietā, lai viņi jūtās labi, vai kaut ko uzlabot un tā tālāk. Jā, tad arī to mēs skatāmies. Bet vairāk es gan teiktu, ka ļoti svarīgi ir no tā tiešā vadītāja, cik viņš ir aktīvs un cik ieinteresēts. Ja? Kāda ir vidēja alga mūsu darbiniekiem? Pašam zemāk kvalificētiem, kas tās 5 depreses. Neto 450 eiro. Tas ir tiešām pašam zemāk. Un mēs varam runāt arī par augstāk, tā teikt, kvalificētam ir kaut kādi 750, kurš jau ir augsta līmeņa speciālists savā jomā. 750. Jā. Tas ir, bet tie ir tikai, teiksim, tie, kas jau atbild par gala produktu, par pārbaudi un par testiem. Tas ir maz. Alza? Maz. Nu, Tu bez bērnu ierunās. jā. Jā. Bet tad mēs runājam par inženieriem, mēs runājam, tas arī jau cits plāns. Jā, jā. Ziniet, ko es ievēroju? Tur, kur jūs bija viens slaids, Jā. par galveniem faktoriem jūsu uzņēmumā, un tur nebija pieminēta cilvēku apmācība. Jūs pēc tam tālāk par to runājat. Jā. Bet tur bija tāda, mēs 4 nosacījumi, tur nebija. Tā, aiziesim atpakaļ. Uzņēmuma vērtības, ko jūs analizējāt. Pamatvērtības. Jā. Jā, tātad nepārtraukt uzlabojumu. Tas Klients ir, individualitāte ir, nepārtraukt uzlabojumi Jā. ir, darbinieki. darbinieks arī mums ir. Kur? Nu, Nepārtraukt nē, uzlabojumi. respektēt individualitāti. Ah. Tas ir darbinieks. Jā, tātad mums viņš ir jāņem vērā, mums ir jāredz, kāds viņš ir. Man tas ir pazudis. Tur viņš ir pa vidu. Vai darbinieks grib kaut ko uzlabot, iet pie savu tiešā, viņš ir kaut kāds minēts, ja? Viņš iet pie savu tiešā vadītāja, ja? Viņš viņu ir kaut kāda procedūra, tāda, vai? Jā, Bet ir tā, ka vadītāja līmenī varbūt tā informācija var pazust, nu, tur viņš ir kaitās muļķības, nu, piemēram, ignorēt, vai ir kaut kāda procedūra, kur ir iekšējā, noteikti, kā tiek fiksēts, Jā. kā tiek izskatīts, vai tiek ievies, netiek, vai tiek paskaidrots, vai ir tā saucamās baltās tāfeles, un žēl man, ka tagad nav attēls, ja, tad baltajā tāfelē ir redzams viss, kā katra komanda strādā, un arī problēmas, kādas kur ir, un arī ir vieta ar ieteikumiem. Tad tas ir ieteikums, tas ir adresēts, un tad ir atbildi dot, un tas ir ieviests. Pats darbinieks tiesa pie tā, tas uzreiz Jā, savu, jā. Viņam ir rīt sanāksmes, kur viņš to visu pārunā. Un darbinieks tiek kaut kā finansāli motivēt par savām idejām, ja viņš kaut ko tiešām... Mēs tā kā līdz tam arī vēl neesam tikuši, mēs par to gadījumu spriežam, bet man tā kā mazliet uztrauc maisīt algu ar kvalitāti, tā kā mazliet tā kā tas tāds jautājums. Mēs līdz šim esam teikuši, ka mēs esam tikai strādājam ar noteiktu algu un bez nekādiem bonusiem. Tas bija mūsu līdzinājais lozungs, jā, un beidzām sarunas par to. Bet pēdējos gadus mēs nonācam pie secinājuma, ja uzņēmumi peļņu un mēs sasniedzam to mērķi, kāds mums ir, tad mēs arī darbiniekam vienreiz gadā maksājam. Bet, teiksim, ierosinājumus un tā tālāk mēs negribētu maisīt ar algām kādā gadījumā. Tas divas dažādas lietas. Ir, teiksim, kvalifikācijas ražošanā, 7 kvalifikācijas, atkarībā no kvalifikācijas, to arī saņem savu algu. Jo tu neesi apmierināts ar algu, tev ir iespēja uzlabot kvalifikāciju. Tas ir tas veids, kā man liekas, būtu jāstrādā darbinieki, kurš ir vairāk pelnīt. Mums nepārtraukti kaut kas mainās, kaut kas notiek, ja? Vienmēr vajadzēs kādu kvalificētāku, ja ir kādu vēlu, lūdzu. Droši. Kā jūs skatāties uz jauno ražošanas, tā teikt, trendu Industrija 4.0,
principā sasaucās to pašu līnu, produktivitāti, kā minējāt, jā, Vācijā produktīvāk nekā mēs, vai jūs esat par to kaut ko domājat? Nē, līdz šim neesam kā tajā bijuši iekšā, dzirdēts par to ir, bet mēs pieturamies pie tā savu ceļa. Ir arī, piemēram, tas arī tots, jā, līna un tots, tas ir līdzīgs, jā, bet mēs tomēr sen iesākām ar līnu, un mēs pie tā arī turamies un ejam ar šīm vērtībām. Pagaidām nesam plānojuši ko mainīt. Jūs minējat, jūs aizvien vairāk, tieši tos ārpus, protams, izmantojat, koncentrēties uz to gadu un savu šaubu produktu. Pastāv noteikti cits, teorija, par Tesla vai kas, un minēja, viņi vairāk paši izražot, lai koncentrētu to uz kvalitāti, jo es tā piemēru, vienkārši viņiem. Es esmu lasījis grāmatu. Jā, tur bija tieši pretēji, minēja, ka tā ir tā viņa iespēja saražot pašiem iespējams vairāk nekā pat nopirkt ārpakalpojumu un piedāvāt tirgū par pilnīgi citu cenu kaut kādu tehnoloģiju. Tās ir dažādas filozofijas, kā kurš uzņēmums. Es esmu bijis arī Vācijā, arī pie viena ražotāja, kura ražo grilietīnas, kas papīru griež. Viņām mums konkurenti, bet mēs tirgojam. Viņi iekārtas Austrum Eiropā, un tad viņiem ir princips tāds, ka viņiem atved rulli, metālu, un tad viņi izrullē, un tad sāk cirst, un ar lāzeru griezt, locīt un krāsot, un no metāla ruļļa līdz gala iekārtē viņi paši nevar. Bet te ir viens tāds moments, kas mums traucē, ka mums mainās nepārtraukti. Ja? Mēs neesam tik fleksibli. Ja mums ir liels pasūtījums, mēs sadalām tos ar piegādātājiem, un mēs dabūnam to, cik mums vajag. Ja mums pašiem tas jādara, tas resurs ir ierobežots, tas ir viens. Joprojām var piesaistīt no ārpuses, bet otrs ir, ja mums to iekārtu vairs nevajag, ko tad darīt pēc tam. Ja, tad mēs neesam tik, kā lai tu saka, fleksibli. Te tāds arī piemērs, arī Latvijā uzņēmums, kas paši ražo iekārtu, gala iekārtas, viņiem arī ir iekārtas. Viņiem visu laiku notiek problēmas ar aizkavēšanos un tā tālāk. Tad man prasīja, vai tu varētu man pastīties, kas tur ir, kas tur nav. Tur ir tā, ka tas cilvēks, kurš strādā pie tās iekārtas, viņš tagad skatās, viņam tā plāksnē ieiet 10 detaļas, bet viņam tikai 2 vajag. Viņam nav izdevīgi. Viņš tagad gaida, kad vēl būs tās detaļas vairāk, un tad viņš no vienas plāksnes uzreiz visu izbiedīs. Foršs džeks, viņš visu dara tā kā vajag, ja? Viņa iekārta strādā efektīvi, bet tad pašā laikā ražošana visu laiku cieši no tā, ka nav detaļas. Jo viņš visu laiku gaida, lai vairāk viņam būtu. Tā iekārta nav izmantota. Tas ir viens no otras, ko jūs minēju, es baidos, ka mēs būsim speciālisti pārāk daudzās jomās, jo mums ir apmēram 300 piegādātāji, un ja mēs tagad katrā jomā centīsimies būt baigie speciālisti, ka šaubos, vai mums tas izdosies. Tāda ir manā atbilde. Bet vispār jāsaka tā, par Tesla un SpaceX tur ir diezgan ļoti pretrunīgi. Kā tiek tas uzņēmums vadīts un kā būtu pēc mūsdienām pieņemts. Jā, uzņēmums. Jā. Visu pats kontrolēt. Jā, tieši tā, tas ir pilnīgi pretēji, kā uz ko visi runā, kā vajadzētu būt. Mēs komandā jūs izdarāt pats visu. Jā. Ok? Man jāsaka, ko jūs veicat tiem pāri un rezultātiem darbiniekiem. Kā jūs viņiem pēc tam parādat, ka tas nav formāls process, ja nav noslēgums, ka ļoti daudz, kur tās normas ir ieviestas, tas ir vienkārši formāli. Ir viena liela. Tā, cik mums vēl laiks ir? Vēl ir, ja? Cik jā, mums bija līdz vieniem? 15 pār. Mums vēl laiks ir, ja? Ir viena liela problēma par to, ka ir lietas, ko iesaka, kuras uzņēmums negrib ieviest. Tā ir tāda lieta, jo tad viņi uzskata, ka nav ņemts viņu viedoklis vērā, bet ir kaut kāds apstākļus, ka mēs esam pārunājuši un mēs secinām, ka mēs to nevēlamies darīt. Ja?
tam nav risinājuma. Ja, tagad, bet, nu, tā cenšamies izdarīt, ko var, ko nevar. Ne visu var izdarīt. Bet ir lietas, ko var ļoti vienkārši. Novedat to ziņu atpakaļ, kas nevar tāpēc, ka Nu, tiešais vadītājs, nu, es ceru, ka jā, bet es to nevaru atpakaļ. Mums arī par tādu jāstāv. Man bija jautājums, kas mēs semināru nosaukumies, kādi ir šie klūšanas, nu, pēc tie akmeņi, kādi ir jūsu uzņēmumi, tie trīs? Es teiktu, pirmais jau par to, ko mēs runājām, ir tā darbinieku iesaista. Ja, tad mēs varam runāt par tiem 7. Ja, un mēs tagad sāksim ieviest, bet ja darbinieks nav iesaistīts, ļoti grūti ko izdarīt. Ja, tas ir pirmais, ir jāpatlas vēlas, ko mēs kāpjam. Mēs gribam kaut ko ieviest, mēs ieviešam procesu, bet beigās nestrādā. Pēc, ka tas cilvēks, kurš to ievies, viņš nepārzina to, vai tas nav vērti. Un tas darbinieks, kam tas jādara, viņš nebija iesaistīts, viņam tas vairs nav vajadzīgs. Jā, tas ir pirmais. Otrais darba jēga. Ja, kāpēc vispār darbinieks nāk uz darbu? Kāpēc viņš te ir? Vai tas ir tāpēc, lai tikai algu saņemtu, vai tomēr viņam ir kaut kas kā rezultāts jāiegūst? Nu, ja tas darbinieks nāk saņem tikai algu, tad kā tad? Nu, tad viņam jāstrādā, es teiktu tā, pirmā atbilde ir zemākas kvalifikācijas darbi, kuri visu laiku viens un tas pats, un kuri viņam nav jādomā. Ir arī tāda darba, rūpnīcā ir. Viņš tur nedarās, ļoti labi pie tā. Kvalitāte labi un viss ir izdarīts ļoti labi. Viņš arī pats apmierināts. Mēs arī par šito esam runājuši sen jau atpakaļ ar vadītāju, ko darīt. Kāpēc mums būtu kaut kas jādara, ja viņš negrib? Cik jums ir liela rotācija vispār darbinieku? Jums ir liela, viņi skaitās vai maza? Nav liela. Protams, ir dažādi iemesli. Vācijās ir pilsēta un tā tālāk. Protams, kaut kāds konflikts arī mēdz gadīties, ja cilvēku skaits arī liels ir tā kā, lielākoties jau strādā daudz gadus, vecākie darbinieki jau 17. Arī tas zemākais kontingents jālaik, kā... Bet tagad mums ir lieta tāda, ka mums pēdējā gada laikā tika pieņemti 30 cilvēki. Tie, kamēr tagad vēl iejutīsies, tā pagaidām ir mūsu tā lielākā lieta, kas jāizdara. Bet tie, kas tika agrāk pieņemti, tie jau visi zina, bet jaunie ļoti liela atšķirība, kā to izlīdzināt. Sakiet, cik vidēji vienam vadītājam ir tiešā pakļautībā darbinieki? Ražošanas uzņēmumi? Līdz 10. Ir ražošanas vadītājs, viņam ir 46, tad viņam ir vēl 7 darbinieki, kas vada katru savu komandu lielāku vai mazāku. Nu, es uzskatu, ka līdz 10 tas ir tas optimums. Jā, man pašām arī tiešai vadītāji 9, tikai vairāk vai varbūt vēl. Varbūt tāds mazliet savādāks jautājums. Kā jūs uzskatāt, vai tas, ka darbinieks strādā 10 un vairāk gadus veicina uzņēmumu attīstību vai ne, vai tomēr vajag tās jaunās asins gribam? Nav viennozīmīgi atbildi. Tikai var teikt, kā ir citur. Novērojums Zviedrijā darbinieki strādā 30 un 40 gadus. Pāris no viņiem tas ir vienīgais darbs. Kāds mums pat no universitātes kā sāk strādāt, tā tagad es pensēju. Nu, bet es nevarētu teikt, ka viņš būtu slikts darbinieks. Viņš to darbu zina tā kā neviens vispār. Viņš ir pasaulē viens no top cilvēkiem, kurš savā profesijā. Zviedrijā arī sekretāri varbūt gados sievietnes nav. Jā, kā šeit Latvijā ir pieņemts. No jā. Kā Zviedrijā visam savādāk. Mums ir 17 gadus mazāk. No paša sākuma mums tikai 3 vai 4 cilvēki 17 gadus jau strādā. Mums ir tā situācija bijusi tāda, ka uzņēmums ir nepārtraukti attīstījies. Mums nav bijis tā, ka varēja iestagnēt. Visu laiku kaut kas mainās. Ja? Tāpēc mums nav bijis tas tik ļoti aktuāli. Drīzāk ir otrkārt, ka netiekam līdzi, kā to panākt. Kā jūs panākt līdz kā nepārtrauktā attīstības laika? Piemēram, sākotnē kaut kāds mērķis ir uzlikts reāli, kas, un tā sākās, piemēram, gan mērījumi arī, un jā, līdzi. Un tās
attīstības laikā, nu, piemēram, procesi pilnībā mainās un tie mērījumi arī mainās. Kā jūs tam izsakojat līdzi? Jūs liekat atkal jaunus mērījumus un sākat atkal no jauna, jo kā to pierādīt? Pirmais ir, ko mēs liekam, tas ir mērķis, ko mēs gribam izdarīt šajā gadā. No tā sāk. Apgrozījums šogad, kādam šogad jābūt apgrozījumam, jā, un tas ir mums, tas, uz kā mēs ejam. Tie augstāk. Tad, kad mēs viņu sasniedzam, tad mēs skatāmies iet atkal tālāk, un tad pārējais viss ir pakārtots. Bet tā apgrozījuma sasniegšana arī ir tieši tiem visiem pārstrādātiem procesiem, lai viņi būtu Produktu pielāgošana tirgu drīzāk. Tas, kas tirgu ir pieprasīts, tādam tam produktam ir jādara. Un kā jums ir par to pašu līmeni arī? Skatījos, ir Kaizen un ieviests 5S, vai jūs arī, piemēram, domājat par to pašu līniju, piemēram, līnijas ražotni? Vai jums ir līnijas ražotni, vai tomēr katrs operators pie savu strādā? Nē, mums ir, kā es teicu, Līnijas ražotni. Jā, mums ir. Un ja tas produkts ir tik variējošs, vai viņam arī tie procesi, tie starposmi mainās? Ir mainīgi, ka katru reizi tiek pielāgots, izstrādāts, jā? Ir instrukcijas, kur parādīts viss ir, kā jādod ir. Inženieri to ir pirms tam izstrādājuši. Tad inženieri pirms tam to visu jau izplāno izstrādā. Nav kā tas mācās no prakses. Ražošana būtībā ir tie, kas ir izpildītāji. Tikai. Jā. Viņi jau ir ieteikums, ka uzlabot kaut ko savādāk, ja? Bet tas process jau ir izdomāts krietni pirms tam. Jo, nu jā, tā kā es teicu, mēs nodarbojamies ar elektrovadības paneļu ražošanu, kur arī diezgan daudz lūk tādu vadu vilkšanas un tāds runa. Un tad es tā gribēju painteresēties, piemēram, tas R&D departaments. Jūs pilnībā izstrādājat visu dokumentāciju un to arī nododat ražošanai, ja? Tā. Tad jūsu tas R&D departaments ir atbildīgs par to, lai tā dokumentācija būtu perfekta līdz pašiem pamatiem, lai tā ražošana tikai pilnībā darītu to roku darbu. Tas ir ļoti svarīgi. Okay. Un vai jums ir tādas situācijas, ka tomēr kaut kur ir nolaists kaut kas greizā un tad ir tā komunikācija? Ja? Okay. Jo es domāju, kā tādā situācijā tas līdz vai neapstājās, kad ir mūžīgi tā komunikācija un kad, piemēram, līnijā viens gaida, bet vienam ir apstājies tur kaut kas. Nē, protams, ikdienā mēs uz līnijām esam uzstādījuši tādu 3 krāsu indikatoru, ja? Zaļš, zeltains, sarkans. Tad, kad darbinieks redz, ka viņam kaut kādas problēmas, ja viņš piespiež, jebkurš no viņiem var piespiest to krāsu, teiksim, zeltains, ja? Tad uzreiz ražošanas vadītājs redz, ka kaut kas kādā līnijā neiet. Tad iet uz turieni un skatās, kas tieši. Un tad darbiniekam ir atņemts kaut tīkstādi. Jo Tā jau nav viņa vaina. Tā jau nav viņa vaina. Nu jā. Tur mums nav nekāds pārmetums, jo viņš jau tikai dara to, ko mēs viņam uzticam. Pilnīgi nekāds pārmetums. Nē, tas nav. Es domāju, vienkārši par to. Pēc otrādi mums jau būtu neēti. Uzties, ka mēs nenodrošinām. Okay? Laikam viss. Paldies visiem par uzmanību. Ceru, ka bija interesanti. Paldies jums, Mārtiņ, paldies Ilnāk, paldies arī jums dalībnieki, ka bijat šodien šeit. Es ļoti ceru, ka šī diena ir devusi un daudz vai vismaz pavērus jaunas virziens jūs kā vadītāja tālākajā darbībā. Daži jau skatos ir aizpildījuši arī aptaujas anketas, ļoti priecātos, ja jūs ierakstītu vismaz kaut ko, ko jūs vēlētos dzirdēt arī turpmāk dienas biznesa akadēmijas semināros. Tāpat ir uz galda salikti certifikāti kā apliecinājums, ka bijāt šodien šeit un noklausījāties šo semināru. Paldies jums liels un uz tikšanos!